Paša izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Mājas darbi. Jābūt mums modīgiem, stilīgiem, skaistiem, jauniem. Ļoti, ļoti glīti jums piestāv neviens slotas, kāds jums nespēs atteikt šodien. Skaties. Neviena sirma sara. Nevajadzēs pat krāsot. Bardak, tu staigā pa plānu ledu tagad. Kur tu redzi ledu? Ko? Tu karājies mata galā. Tu staigā pa naža asmeni. Kādi naži, kādi mati? Radio. Bardak, es vēlos tev tā maigi pateikt, ka tu tūdaļ dabūsi pa biksēm. Par ko tad? Kā par ko? Tu biji apsolījis iztīrīt bēniņus, bet tu te tagad taisi frizūru slotai. Ha! Par to neuztraucies. Rudolfs un Rūta paši pieteicās. Kam pieteicās? Kā? Manā vietā iztīrīt bēniņus. Ko? Jā. Čau, draugi! Sveiks, Bardak! Nedopiec. Bardak, mums uzreiz jāsāk mājas darbi. Tieši tā, draugs. Radio, redzi, ko es tev teicu? Bardak, tev ir monēta. Kāpēc? Pagaidiet, draugi, pagaidiet. Jūs paši pieteicāties nākt palīgā tīrīt bēniņus. Tagad jūs man prasat par to naudu? Nu, re, Bardakam tad tagad būs jāiztukšo sava krājkasīte. Monētu tu dabūsi apakaļ. Mums tā vajadzīga izlozē, un lai mēs zinātu, ar ko sākt. Nu labi. Tā. Tā. Cipars vai ģērbonis? Cipars. Jāsāk ar latviešu valodu. Bet pagaidi, un kas būtu, ja uzkristu ģērbonis? Tad mēs atkārtot dziesmu mūzikā. Pagaidiet, jūs atnācāt uz bēniņiem mācīties, nevis manā vietā mazgāt un slaucīt? Mēs pildīsim mājas darbus. Baigie mājas darbi. Tie ir bēniņu darbi. Pilnīgs bardaks. Tā ir visiem? Jā. Jā. Es esmu aizņemts, es esmu ļoti aizņemts bardaks. Es esmu ļoti aizņemts bardaks. Jāapsteidzās, man jāapsteidzās. Man ir jāsteidzās, esmu aizņemtākais bardaks visā pasaulē. Bardak, pagaidi. Es nevaru, man jāsteidzas. Es esmu aizņemts. Bardak, mums uz bēniņiem ir jāsteidzas pildīt mājas darbus. Es nevaru, es esmu aizņemts. Ļoti aizņemts. Bardak, bet tu taču ej uz apli. Ko? Jā. Bardak, ko tu dari? Lūdzu, netraucējiet, es esmu aizņemts. Bardak, bet tev nekad nav bijuši taisni mati. Nav bijuši. Tagad būs. Es atvainojos. Pa ko tā ir? Ko? Grāmata taču. Nu labi. Es jums atzīšos. Man negribās. Ko tad? Pildīt mājas darbus, tas ir tik ilgi un garlaicīgi. Un tāpēc tu izlikies, ka esi ļoti aizņemts? Nu jā, bet vai tad jūs tā dažreiz nedariet, ka cenšaties aizbēgt no darbiem, ko negribās darīt? Jā. Nu redziet, ja varētu izdomāt veidu, kā mājas darbus darīt interesantāk, tad varbūt šādu problēmu nebūtu.
Varbūt mēs varētu sacensties, kurš savu darbu izdarīs ātrāk. Ļoti laba ideja. Tā mums jāizdomā, kādus mājasdarbus mēs varētu darīt. Tā, kādi ir mājasdarbi? Skapja kārtošana. Trauku mazgāšana. Mantu kārtošana. Mantu kārtošana, jā, labi. Galda sakārtošana. Arī televizoru ieslēgšana un izslēgšana. Nē. Televizoru klusāk un skaļāk klusāk. Pamēģināt sagu ielikt pārvalkā. Tātad, Rūta mazgās traukus. Jā. Rudolfs kārtos mantas. Jā. Bardaks. Sakārtot skapi. Tā-tā-dā! Superkārtotāji un tīrītāji ir uzdevuma augstumos. Aiziet. 3, 4, slēdzu iekšā. Sārauj. Sārauj, Rūta, tu to vari. Rūta, tu to vari. Cik trauki vēl ir iekšā? Nezinu. Sārauj, tev tam visam jāsanāk. Ātrāk, Rūta, tu to vari. Vai Rūža? Rūta! Jūs 3, jūs 4, jūs 5, jūs 6, jūs 7, jūs 8, jūs 9, pusotra minūte. Minūte 33 sekundes. Nedodiec. Diezgan labi, ne? Draugi, mantu kārtošanas mājasdarbs var sākties. Nāciet šurpu. Tā Rūta svinīgi izbērsi visas mantas. Rudolf, lūdzu, nāc šurpu. Ieņem vietu. Uzmanību, gatavību, starts. Sārauj, Rudolf. Sārauj. 40 sekundes. Vai visi būs salikti? Skaties, nē, visi laikam nav. Un rekur vēl viens ir izkrits. Un ir 50 sekundes. Jā! Nedo 5, Rudolf. Malacis. Tagad kārta tavam uzdevumam, Bardak. Laižam. Nu, Bardaks sāc kārtot. Labi, draugi. Bet tikmēr uzņemiet laiku, un es palūkšu jūs iziet ārā. Tas nav godīgi, jo tu skaties, kā mēs darām savus darbus. Es zinu, bet es vēlos jums parādīt, ka es spēju būt visātrākais un viskārtīgākais Bardaks, kādu pasaule pieredzējusi. Bet tam man ir nepieciešams miers un klusums. Lūdzu, es jūs pavadīšu. Lūdzu. Atā. Trīs, 2, 1, aiziet! Tadā! Gatavs! Kā? Nezinu. Bardak, bet kā? Es uzvarēju, vai ne? Es uzvarēju. Cik sekundes? 10. 10 sekundes. Es esmu ātrākais un kārtīgākais Bardaks pasaulē. Tadā! Bardak! Hei, draug, ko jūs izdarījāt? Ko mēs izdarījām? Jāprasa, ko tu izdarīji. Mēs sarunājām, kurš izdarīs ātrāk, nevis kārtīgāk. Tas nav godīgi. Es zinu, bet es taču esmu Bardaks. Nedo 5. Laižam tā. Nu tā, draugi, tagad gan varam iet atpūsties. Nē, mums vēl jāplēj puķes. Varbūt nākamnedēļ. Nē, par augiem ir jārūpējās. Tāpat kā par mājdzīvniekiem. Jums kā vienmēr ir taisnība. Adata steidz visu lāpīt. Rāģiņš īstā vilnī trāpīt. Zābaks šņorē, ko vien var. Burku tas viss neaizskar. Ejam augšā izlūkos. Pilnīgs Bardaks pēdiņos. Bardaks pēdiņos.
Bardaks bērniņos, bardaks bērniņos, bardaks bērniņos, bardaks bērniņos, bardaks bērniņos. Draugi, ja mājas darbus pārvērš par sacensību vai rotaļu, un ja vēl dzied, kad tos dara, tad tie vairs neliekās tik garlaicīgi un tiek padarīti daudz ātrāk, vai ne? Jā. Paldies par palīdzību. Nedopiec. Mums tagad gan uz bērniņiem jāskrien pildīt latviešu valodas mājas darbi. Pareizi. Laižu. Jūs latviešu valodā to mājas darbu izpildījāt? Jā. Un mūzikā dziesmu atkārtojāt? To tūlīt. Radio, esi gatavs? Nu tad 3, 2, 1, aiziet! Man tas tā kā grīdu neredz, gultā izskatās pēc mīgas, pēkšņi man tas plauktā salec, gludi spilvēni un sagas. Visas zeķes pazudušas, končas papīrs grāmatā, vielas aizmirsies bez dušas, pēkšņi viss ir kārtībā. Gluži īstas burvestības, top no darba mīlestības. Gluži īstas burvestības, top no darba mīlestības. Man tas tā kā grīdu neredz, gultā izskatās pēc mīgas, pēkšņi man tas plauktā salec, gludi spilvēni un sagas. Visas zeķes pazudušas, končas papīrs grāmatā, vielas aizmirsies bez dušas, pēkšņi viss ir kārtībā. Gluži īstas burvestības, top no darba mīlestības. 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 Kur tu esi, Bardā? Raidījums visiem mums, Bardaks bērniņos, LTV1, Nelson bērnu stabā.